Es te mākoju savu super veselīgo tēņu, lai tīra limfārā ar dabīgiem zaļumiņiem, ingveru, laurlapām, krustnegliņām, kurkumu, medu, citroniņu, pie kurkumas vienmēr klāt pipariņus, lieku arī kajānes pipariņu klāt. Un tad tādu jaudīgu tēņu, ļoti stiprina imūnsistēmu, attīra limfu un palīdz visās situācijās. Mans brīnuma līdzeklis. Cerēt savu gardo tēņu. Varu padalīties, kad bija noģēras drusciņu stresiņu. Tad veicu vingrinājumus, izlādēju limfai, jaudīgu tādu izpurnēšanos, izlēkāšanos, izkratīšanos, saudzīgu fasciālo staipīšanos, izkustināt ar vingrinājumiem tā, lai viņš tā kā ar vingrinājumiem izkustiņā maigā veidā, ieklausoties savā ķermenī, katrā kustībā. Tad kontrastdušas, norīvējas ar sauļainu sāli. Vakarā saulrietā vēl došos sals jūriņā, izpeldoties dabīgajā sals vanā. Pagaidām vēl stiprinos ar šo brīnišķīgo tēņu, lai kārtīgi limfa tīra ārā, lai nekas tur organismā neuzkrājas, kā saka, uzreiz reaģēt uz situāciju, momentāli rīkoties. Tāds tas mans, kā es to daru. Riktīgi svīst ārā. Ļoti forši, lai tīrās, lai limfa tīra ārā. Un, protams, jāvēl klāt arī elpošanas un sazemēšanās. Sazemēšanās tā, kad iziet dabā, un tad vienalga vai pie koka kāda struktūra, koka mizai vai kādas lapas, jūras smošu graudiņi, kāda struktūra smalkāka, rupjāka, skaņas, viss, ko dzirdu. Smaržas, ko es jūtu uz ādas, vējiņš vai siltumiņš no smiltiņām. Katru šo te niansīti caur savu ķermeni izjūtot, un tas palīdz sazemēties. Un tātad šī te attīrīšanās, sazemēšanās, kustība, elpošana, daba. Dabīgās tēņas, kontrastdušas, sālsvanas. Tie ir šie vienkāršie līdzekļi, kas palīdz mums tīrīt ārā. Visādos veidos, gan vecās programmas, gan, ja nenorēģējām tādā mirklī, tad kā to pēc tam satīrīt, iztīrīt. Vienmēr sakot uzreiz, kā mēs reaģējam, kā mēs rīkojamies. Jo viss ir atkarīgs no tā, kā mēs rīkojamies dotajā situācijā. Mums notiek tās transformācijas, nav tā, ka vienkārši sēžam lotus pozā. Jāveic ir vairākas rīcības savā attīstības ceļā. Katram mums gadās dažādi šie te mirkļi, momentiņi. Jāļauj arī nokrist, nevainot sevi, atpazīt situācijas un vienkārši rīkoties. Vienkārši padalos, kā es to daru savā ikdienā. Un, ja jums noder, priecāšos.